Kāpēc Irāna nepieņem šo kodola vienošanos? Jo no mūsu skatu punkta tas pilnīgi nesaprotami, kāpēc viņi to nedara. Viņiem nav naudas, viņi ir zaudējuši savu vadību, viņu kodola objekti ir sagrauti. Un šobrīd uz galda ir vienošanās, kas atrisina visu šo. Viņiem tikai jāatsakās no savām kodola ambīcijām, un tomēr viņi turpina teikt nē. Sāksim ar nelielu stāstu. Stāsts par to, kā Mesija atnāk islāma reliģijā. Tas sāks ar hausu, kas ir apzināta un nepieciešama zīme, ka gals ir tuvu. Globālas ciešanas ir tik smagas, ka pasaule, kādu mēs to pazīstam, sāk sabrukt. Dieva plāns beidzot sāk īstenoties, un no šī hausa viņš parādās. Slēptais imāms, Mahdi, islāma mesija. Personība, kas no pasaules ir bijusi slēpta vairāk nekā 1000 gadus. Viņš sapulcina savu armiju un dodas uz Jeruzalemi, jo tur atrodas ienaidnieks un tur ļaunuma spēki ir izveidojuši savu cietoksni. Un pēdējā cīņa starp labo un ļauno notiek šajā zemē, un imāms uzvar, un vēsture, kādu mēs to pazīstam, beidzas, un Dieva taisnīgums beidzot valda uz zemes. Tāds ir šis stāsts. Un 1979. gadā, kad Homeini nāca pie varas, sākās šī stāsta īstenošana. Islāma revolūcija pilnībā izmainīja Irānas valsts mērķi, paziņojot, ka Irāna vairs nav nācija tradicionālajā izpratnē, bet gan pirmais posms kaut kam kosmiskam – islāma mesijas atnākšanai. Šī gatavošanās nebija pasīva, bet gan prasīja steidzamu un aktīvu rīcību. Tas prasīja aktīvu pretoties apspiešanas spēkiem, kas vienmēr bija nostājušies pret dievišķo patiesību, Amerikas imperiālismam un cionismam. Un viņš izveidoja IRGC tieši, lai veiktu šo pretošanos. Skaidrs mērķis bija aizstāvēt nevis Irānas robežas, bet pašu islāma revolūciju. Tas ir dievišķi noteikts, kas nozīmē, ka IRGC teoloģiskajā ietvarā globālais hauss nav kaut kas tāds, ko jūs vēlētos novērst. Tas ir tas, ko jūs atpazīstat kā zīmi, ka Dieva plāns sāk piepildīties. Mahdi tad vada savus spēkus uz Jeruzalemi, jo tur Dadžāls, islāma antikrists, katastrofāli malda iemiesojums, kurš pievelk ļaunuma armijas sev, ir izveidojis savu cietoksni. Zeme, kurā jānotiek pēdējai kaujai, ir nepareizās rokās. Taču Izraēla, diemžēl viņiem, nevar iznīcināt ar parastiem līdzekļiem. Tai ir vismodernākās pretgaisa aizsardzības sistēmas reģionā. Tai ir Amerikas atbalsts. Parastās militārās kampaņas pret to gadu desmitiem ir cietušas neveiksmi. Kāds instruments spēj radīt tāda mēroga satricinājumus, kādas prasa pasaules gala scenārijs? Sagraut esošo kārtību, radīt globālu ciešanu apstākļus, kas notiek pirms imām parādīšanās, un panākt to, ko neviena parasta armija nav spējusi sasniegt. Pirmais noteikums. Tev jāzina, ar ko tu ved sarunas un kam viņi tic. Un otrais noteikums, puiši, nekad nevediet sarunas ar teroristiem, īpaši ne ar fanātiskiem reliģiskajiem teroristiem.